Baltijas valstu sinhronizācija ar Eiropas elektrotīkliem šī gada 9. februārī nav tikai vienas dienas notikums. Tas ir pēdējais posms garā un neatlaidīga darba pilnā ceļā uz Latvijas energoneatkarību. Kā tas sākās? 2007. gads. Tiek izbūvēts Estlink 1, kas ir pirmais Baltijas un Eiropas starpsavienojums, un kā vēlāk izrādījās arī pirmais solis garajā ceļā. Tajā pašā gadā Baltijas valstu ministru prezidenti vienojas par stratēģisko mērķi pievienoties Eiropas energosistēmai. 2015. gadā Eiropas komisija apstiprina sinhronizācijas plānu, kurš paredz virkni energoinfrastruktūras pastiprināšanas projektu ieviešanu, lai Baltijas energosistēmu sagatavotu drošai atslēgšanai no Brel tīkla un pievienošanai Eiropas elektrotīkliem. 4 gadus vēlāk ministru kabinets pieņem lēmumu, ka sinhronizācija ar Eiropu notiks līdz 2025. gada beigām. Tiek noslēgts līgums par Baltijas elektrotīklu pievienošanos Eiropas sistēmai. 2024. gadā Baltijas pārvades sistēmas operatori paziņo par Brel līguma izbeigšanu ātrāk, kā sākotnēji plānots 2025. gada februārī. Šī gada februārī Baltija atslēdzas no Krievijas kontrolētās energosistēmas un 9. februārī norisinās sinhronizācija ar Eiropu. Turpat 20 gadu garumā Baltijas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori ir veikuši vērienīgus infrastruktūras attīstības darbus, nodrošinot drošu pāreju uz Eiropas energosistēmu. Šie projekti īstenoti ar ievērojumu Eiropas Savienības līdzfinansējumu, pierādot, ka vienota stratēģija un mērķtiecība spēj mainīt reģiona enerģētisko nākotni.